Augsti godātais prezidija, kolēģi, Izglītības kultūras zinātnes komisijas atbildība ir rūpēties par izglītību, kultūru, zinātni, sportu. Taču šīs jomas nevar pastāvēt izolēti no sociālās sabiedrības drošības jautājumiem. Un tieši šī iemesla dēļ es kā komisijas priekšsēdētāja uzskatu, ka mēs nevaram palikt malā un brīdī, kad tiek apšaubīta valsts saistība ar Eiropas vērtībām un cilvēktiesībām. Komisija ir atbildīga par sabiedrības ilgtermiņa attīstību un drošību. Un mēs nevaram ignorēt to, cik svarīgi ir aizsargāt tās sabiedrības grupas, kuras visvairāk ir pakļautas riskam. Savā uzrunā es vēlos personīgi šodien vērsties pie Nacionālās apvienības, jo tieši jūs ilgus gadus esat turējuši rūpi par kultūras nozares ļaudīm. Izņemot vienu sānsoli iepriekšējā komisijas sēdē, kad kāds deputāts apšaubīja literatūras skolotāju profesionalitāti vai varbūt sēžot saimā ieguvis literatūras skolotāju kvalifikāciju. Es vēršos pie Nacionālās apvienības, jo kultūras nozarei ārlietu komisijas sēdē tika liekta iespēja izteikties, izslēgts mikrofons, kad viņi vēlējās paust Radošo savienību padomes viedokli. Tiem, kas nezina, Radošo savienību padome pārstāv 13 radošās savienības, tajā ir vairāk nekā 3400 individuālo biedru, tāpēc uzskatu par savu pienākumu šodien nolasīt viņu vēstuli. Latvijas Radošo savienību padome un laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācija stingri iestājas pret iespējamo Latvijas izstāšanos no Eiropas padomes konvencijas par vardarbību pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Apstākļos, kad drošība un aizsardzība ir mūsu valsts prioritāte, lūdzam mūsu likumiskos pārstāvjus kalpot sabiedrības ilgtermiņa interesēm, demokrātijas un humānismu vērtībām, kas mūs atšķir no autoritārām agresoru valstīm. Aicinām Saeimas un valdības locekļus rūpēties par visas sabiedrības drošības, īpašu uzmanību veltot tiem, kur saskaņā ar oficiālās statistikas datiem visvairāk pakļaut vardarbības riskiem. Vardarbības normalizēšana nav pieļaujama nekādos apstākļos. Izstāšanās no konvencijas veicinās toleranci pret vardarbību un mazinās sabiedrības uzticēšanos valstī. Šajos ģeopolitiskajos apstākļos jebkādas novirzes no Eiropas vērtībām ir bīstams solis tuvāk agresoru valstīm, kas nav ieinteresētas militāri, sociāli un morāli stipras Latvijas pastāvēšanā. Lūdzam deputātus un valdības locekļus stiprināt Latvijas ārējo un iekšējo drošību un nemanipulēt ar emocionāli uzlādētiem tematiem politiski sautīgu interešu vārdā. Cieņā Inga Brūvere, Latvijas Radošo savienību, padomes valdes priekšsēdētāja. Es nesen tikos ar iedzīvotājiem, un, protams, ka viens no viņu jautājumiem ir par to, kas jums šajā mājā šeit notiek. Un tad piecēlās kāds Nacionālās apvienības pārstāvis, kurš teica, es jums izstāstīšu. Un viņš teica, tas ir tikai spēlītes. Nē, cilvēku aizstāvība, cilvēku drošība nav spēlītes. Man mamma ļoti bieži staigāja saules brillēs, tāpēc, ka tēvs viņu sita. Un viņš viņu sita brīžos, kad kāds vīrietis bija uz viņu paskatījies. Tās nav spēlītes. Ja Nacionālajai apvienībai liekas, ka tā ir, tad mainiet savu nosaukumu, jo vārds nacionāls ir tas, kas ir par tautu, tātad cilvēku. Vai arī palūdziet savam jaunam literatūras skolotājiem, lai iemāc lasīt. Es uzskatu, ka cilvēka aizstāvība ir katra cilvēka arī valsts gods. Un esmu pārliecināta, ka aizstāvot vājāko, sabiedrība kļūst stiprāka.